mums vairāk patīk tie bērni, kuri nav tik neatlaidīgi, viņi ir ērti un viegli, tāpēc, kad viņi tā kā nespītējas pretī, nedumpojas pretī, viņi pielāgojās, viss ir forši un labi. Un pilnīgi ok arī ar šādiem bērniem, tur nav nekāda grūtība, kad, nezinu, tas bērns dzīvē neko nesasniegs, bet kas vienkārši rodās, kad šie bērni, kuri nav tik neatlaidīgi, kad viņi var būt tādi kūtrāki pēc dabas, ka, piemēram, jo tā neatlaidība parādās arī tajā, kad grib ģērbties, kad grib pats pārēst, kad grib pats zobņus izstiet, kad pats ies uz podiņu. Un tad tie bērni, kuri nav tik neatlaidīgi pēc dabas, viņi var būt tādi lēni, mierīgi, kūtri, kad šausmīgi ilgi ir jāgaida, kad viņi saģērbsies, kad viņi izlidīs no gultas. Un tas, kas notiek, kad vecāki sāk šos bērnus apģērbt, barot, un viņiem tā attīstība notiek lēnāk, un rezultātā arī nav jau tā, ka viņiem nebūtu nepieciešama šī autonomija. Vienkārši tas, ka bieži pieaugušie nevar sagaidīt, viņi sāk tā kā šo bērnu apģērbt, un tad šāds bērns pat līdz 3 gadu vecumam vēl joprojām sēž, viņam nav reakcijas, viņš gaida pats ir kāju, kad viņam uzvilks apavu,